Irāna iekrīt slazdā pēc tam, kad Trumps ar uzbrukumu militārajā ostā sagrāva Teherānas zemūdens spēku. 3 bezpilota kuģi Corsair devās uzbrukumā Irānas jūras spēku bāzei un trāpīja zemūdenē, kas atradās apkopes zonā, kā arī objektam, kas tika izmantots kuģu remontam. ASV centrālā pavēlniecība šajā pirmdienā, 13. jūlijā, apstiprināja, ka šī bija pirmā reize, kad amerikāņu jūras droni tika izmantoti kaujas operācijā. Misija notika visjutīgākajā Irānas piekrastes punktā, kur Teherāna cenšas iebiedēt kravas kuģus. Viņi nosūtīja mazas bezpilota ierīces pret struktūru, kas atbalsta režīma jūras spējas. Parāda bojāto zemūdeni un bojāto apkopes centru. Ko Irāna zaudēja Bandar Abbasā? Kāpēc Trumps izvēlējās jūras dronus? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Operācija tika veikta ar 3 bezpilota virsūdens kuģiem. Centrālās pavēlniecības izplatītajā video redzams, kā kuģi tuvojas piestātnei un pēc tam notiek sprādzieni tajā apgabalā, kur atradās zemūdene. Vašingtona šīs iekārtas klasificēja kā vienreiz lietojamus trieciena dronus. Tie tika nosūtīti, lai sasniegtu mērķi, neprasot atgriešanos un neievietojot kuģī apkalpi. Bandar Abbasas tika izvēlēta, jo tur atrodas nozīmīga Irānas jūras spēku infrastruktūras daļa pie Hormuza šauruma. Bāze kalpo kā atbalsta punkts zemūdenēm, militārajiem kuģiem, apkopei un jūras ceļu uzraudzības operācijām. Trāpīt darbnīcai nenozīmē tikai sabojāt metālu un betonu. Šāda veida objekts nodrošina kuģu pieejamību, atjauno bojātas sistēmas un atgriež jūras spēku līdzekļus dienestā. Bez remonta kuģi, kas vēl pastāv, var palikt dīkstāvē kritiskā kara posmā. Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka uzbrukums ir samazinājis Irānas spēju turpināt uzbrukt komerckuģiem. Saskaņā ar ziņotajiem avotiem svētdien tika uzbrukts konteinerkuģim. Donalds Trumps paziņoja, ka iepriekšējā mēnesī noslēgtā pagaidu vienošanās ir izbeigta un apsūdzēja Teherānu vēl vienu līgumu pārkāpšanā. Tieši tur Irāna iekrīt politiskajās un militārajās lamatās. Teherāna mēģina piespiest Savienotās valstis izvēlēties starp atkāpšanos vai lielu kuģu un jūrnieku nosūtīšanu cauri šaurai jūras šaurumam, kas ir apjosts ar piekrastes radariem, raķetēm, droniem, mīnām un mazām laivām. Trumps atvēra trešo iespēju. Jūras droni var iekļūt bīstamās zonās un veikt noteiktas misijas, nepakļaujot desmitiem karavīru riskam katrā pieejā. Režīms sagatavoja piekrasti, lai stātos pretī eskadras mīnu kuģiem, lidmašīnu bāzes kuģiem un cilvēku komandām. Tagad jāuzmana arī mazas ierīces, kas var parādīties grupā un trāpīt bāzes sirdī. Šo iekārtu izmantošana nesākās ar sprādzienu Bandar Abbasā. 2026. gada 9. jūnijā jūras spēku virsmas drons atrada un palīdzēja izglābt 2 Apache helikoptera apkalpes locekļus, kas avarēja pie Omānas krastiem. Tā pati tehnoloģija līnija, kas izglāba karavīrus no ūdens, tika pielāgota dažas nedēļas vēlāk uzbrukuma misijai. Šī attīstība parāda, kāpēc Vašingtona pātrina bezpilota sistēmu izmantošanu. Mašīna var pārņemt operācijas bīstamāko posmu, saglabāt amerikāņu dzīvības un uzturēt spiedienu uz ienaidnieku struktūrām. Trumps paplašināja ofensīvu dažas stundas vēlāk. Prezidents paziņoja par blokādes atjaunošanu pret kuģiem, kas saistīta ar Irānas ostām, un paziņoja, ka Amerikas Savienotās valstis kļūs par Hormuza šauruma sargu. Viņš arī aizstāvēja 20% maksas iekasēšanu par kravām, kurām atļauts šķērsot šo pāreju.
Blokāde bija ieplānota sākties otrdien, 14. jūlijā, ar atļauju humanitārajām kravām, kas pakļautas pārbaudei. Kuģi, kas paredzēti citu valstu transporta ostām, varētu turpināt izmantot šo maršrutu, ja vien tie nepārkāp pret Irānu izsludinātos ierobežojumus. Šis lēmums palielina spiedienu uz Teherānu. Režīms mēģināja paziņot, ka kontrolē Hormuza šaurumu un centās ieviest savu atļauju un maksas sistēmu. Trumps atbildēja, mēģinot atņemt Irānai varu izlemt, kurš drīkst šķērsot, kurš maksā un kurš paliek uz vietas. Ja Teherāna izmantos šaurumu kā ieroci, Vašingtona plāno kontrolēt piekļuvi Irānas ostām un nodrošināt pārējiem kuģiem pārvietošanos ar amerikāņu aizsardzību. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakši reaģēja, sakot, ka Teherāna turpinās būt šauruma sargs. Sarunvedējs Mohameds Bakers Kalibafs paziņoja, ka vienpusējo vienošanos posms ir beidzies un apsūdzēja Vašingtonas saistību laušanā. Irānas augstākā vadība arī paziņoja, ka Savienotajām valstīm nebūs pilnvaru noteikt Hormuza nākotni. Atbildes liecina, ka režīms neplāno publiski atkāpties pat pēc tam, kad strateģiskā bāze tika skarta ar tehnoloģiju, kas pirmo reizi tika izmantota kaujā. Reakcija ārpus kara arī bija tūlītēja. Startautiskā jūrniecības organizācija paziņoja, ka nav juridiska pamata iekasēt obligātus nodevas tikai par pārvietošanos caur starptautisku šaurumu. Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja Kaja Kallasa aizstāvēja kuģošanas brīvību. Šī kritika rada diplomātisku problēmu Trumpa priekšlikumam, taču tā nemaina militāro faktu. Savienotās valstis jau ir pierādījušas, ka spēj uzbrukt Bandarbandarabas teritorijā, nesūtot apkalpoto kuģi līdz piestātnei. Šis strīds tieši ietekmē pasaules tirdzniecību. Pirms kara, kas sākās 28. februārī, apmēram 5. daļa jūras ceļā pārvadītās naftas un gāzes katru dienu šķērsoja Hormuza šaurumu. Izsekošanas dati liecināja, ka kuģu kustība no 10 līdz 12 jūlijam samazinājās aptuveni par 52% salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Brenta naftas cena pēc jaunajiem draudiem, uzbrukumiem un Trumpa paziņojuma pieauga vairāk nekā par 5%. Katrs apstādinātais kravas kuģis palielina apdrošināšanas, kravu pārvadājumu un enerģijas izmaksas krietni ārpus tuvajiem austrumiem. Teherāna atbildēja, uzbrukot amerikāņu vai ar Amerikas Savienotajām valstīm saistītām objektiem dažādos reģiona punktos. Karš ieguva lielāku mērogu tieši tad, kad sarunām vajadzēja mazināt spriedzi. Tehnoloģija samazina jūrnieku pakļaušanu riskam noteiktās misijās, taču tā nepārvērš karu par spēli bez upuriem. Amerikāņu uzskaite sasniedza 14 kritušos karavīrus un vairāk nekā 400 ievainoto kopš konflikta sākuma, kamēr 1000 cilvēki ir gājuši bojā, galvenokārt Irānā un Libānā. Droni var saglabāt apkalpes dzīvības trīskāršās operācijās. Tomēr katra jauna ofensīva palielina atbildes, aprēķina kļūdas un kauju paplašināšanās risku. Zaudējumi Bandarbandarabasā piespiež Irānu izkliedēt resursus. Teherāna ir jāaizsargā šaurums, radari, noliktavas, ostas, apkopes centri un kuģi, kas vēl ir pieejami. Katru sistēmu, kas tiek pārvietota, lai aizsargātu kādu bāzi, atstāja citu teritoriju mazāk aizsargātu. Lielie kuģi joprojām ir izšķiroši, taču tie vairs nav vienīgais veids, kā demonstrēt spēku jūrā. Autonomās laivas var patrulēt, palīdzēt glābšanas darbos un piedalīties koordinētos uzbrukumos. Irānai problēma nebeidzas ar piestātnē fiksēto sprādzienu. Draudi tagad var pienākt gar pašu ūdens virsmu, bez redzamas apkalpes un nedodot režīmam cilvēku mērķi, ko tas cerēja atrast. Liels paldies, ka noskatījāties šo video līdz beigām. Atbalstiet mūsu projektu un sniedziet finansiālu ieguldījumu, izmantojot Piks atslēgu, kas redzam jūsu ekrānā. Mēs esam neatkarīgs kanāls, kas cenšas sniegt jums patiesu informāciju. Jūsu ieguldījums mums palīdz turpināt pastāvēt. Nāk!